Čau, ar jums atkal kanāls Powerbuilding Latvija. Mani sauc Aleksandrs. Esmu Ritvars, un šodien mēs jums piedāvāsim tēmu slodzes progresijas palielināšana kultūrismā un spēka trīscīņā. Jāsāk ar to, kas tad īsti ir slodzes progresija. Šī progresija ir fiksējums slodzes pārvarēšanai nepieciešamo rādītāju pieaugums. Citiem vārdiem, šie rādītāji ir muskulatūras īpašību pieaugums, kas nepieciešams, lai mēs varētu veikt konkrēti lielāku darbu ar šiem muskuļiem. Tas ir, lai mēs varētu sasniegt vēlamo rezultātu. Vēl vienkāršāk, tās ir tās īpašības, kas attīsta mūsu muskuļus mērķiem, dēļ kuriem mēs trenējamies. Tas ir muskuļu izmērs, vai arī tas ir maksimālais muskuļu spēks, vai arī maksimāla muskuļu izturība. Nu ko, sāksim ar to, ka apskatīsim konkrētus slodzes progresijas mērus. Šādi slodzes progresijas mēri, jeb metodes, ir 4. Darba svara pieaugums piegājienā, atkārtojumu skaita pieaugums piegājienā, piegājienu skaita pieaugums vingrinājumā un atpūtas laika sarukums starp piegājieniem vai arī atkārtojumiem. Darba svara pieaugums piegājienā. Šis ir pirmais un vispopulārākais veids, kā palielināt slodzi treniņā. Tā būtība slēpjas tajā, ka mēs vienkārši elementāri palielinām savu darba svaru, palielinot inventāra svaru, ar ko mēs strādājam. Kā piemēram, mēs varam uzkraut lielāku svaru uz stieņa, mēs varam izvēlēties smagākas hanteles, mēs varam trenažierī noregulēt lielāku svaru, un vēl viens paņēmiens. Mēs varam izmainīt slodzes vektoru. Nu, pieņemsim, mēs trenējam plecus. Viens no populārākajiem plecu treniņu veidiem ir izvērsieni uz sāniem, kas izskatās šādā veidā. Mēs to parasti darām ar mazliet ieliektu roku. Kā likums mēs slodzes vektoru varam regulēt šādā virzienā un šādā virzienā. Loģiski, ka šādā virzienā mums būs grūtāk, jo slodze ies pa šādu vektoru. Un mums būs lielāks spēka plecs, attiecīgi mums būs grūtāk veikt vingrinājumu. Mēs arī varam pietuvināt tuvāk. Šādā veidā mēs varēsim izdarīt vairāk, bet atkal slodze nebūs tik liela. Šis darba svara pieauguma princips manā skatījumā ir visērtākais. Jo viss, kas mums ir jādara, mēs pievienojam lielāku svaru un mēs to viegli piefiksējam. Pierakstam savā treniņu dienas grāmatā konkrētu svaru, ar kuru mēs strādājam. Vienīgie nosacījumi, kas jāievēro, mums ir jāsaglabā tās pašas pauzes starp piegājieniem, mums ir jāizpilda tas pats atkārtojumu skaits, kā arī kopumā runājot, mums ir jāsaglabā visi tie paši nosacījumi, kas bija iepriekšējā piegājienā pirms slodzes palielināšanas. Šim paņēmienam ir arī mīnusi. Tas ir salīdzinoši lielais gājiens starp mazāku svaru un lielāku svaru. Tas ir, bieži vien mēs nevaram mēreni palielināt svaru no mazāka uz lielāku, jo mums vienkārši trūkst inventāra. Taču mūsdienās mums ir pieejami plaši hanteļu plaukti, kas ir piekrauti ar visdažādāko hanteļu spektru. Tāpatās mēs varam iegādāties 1,25 kg vai pat mazākas svaru ripas, un visu laiku ņemt tās līdzi uz zāli. Tā kā šī problēma ir diezgan viegli atrisināma. Bet ja nu gadījumā arī šie ir jums ārkārtīgi traucējuši apstākļi, tad es iesaku jums vienkārši nomainīt zāli. Atkārtojumu skaita palielināšana piegājienā. Arī šajā gadījumā šis ir visai populārs paņēmiens, kā palielināt slodzi treniņā. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir nepieciešams tas pats darba svars un tie paši iepriekšējie apstākļi. Viss, ko mēs darām, mēs palielinām atkārtojumu skaitu par 1 līdz 2 atkārtojumiem piegājienā. Turklāt mēs varam regulēt slodzes pieaugumu. Mēs varam šos atkārtojumus palielināt visos piegājienos vai tikai vienā, pieņemsim pēdējā, lai nebūtu pārāk liels lēciens no mazas slodzes uz lielu slodzi. Tālāk seko piegājiena skaita palielināšana vingrinājumā. Arī šajā gadījumā mēs rīkosimies līdzīgi kā iepriekšējā metodē, taču šoreiz mēs kāpināsim nevis vienu atkārtojumu, bet liksim klāt vēl vienu piegājienu, kas ir lielāks darba apjoms nekā viena atkārtojuma pievienošana. Taču šo metodi es iesaku izmantot tikai tādā gadījumā, kad jūs jau esat sasniedzis konkrētu atkārtojumu skaita palielināšanas limitu piegājienā, un jūs nevēlaties izbīdīties ārā no jums nospraustajiem konkrētiem rāmjiem, pieņemsim 20 atkārtojumu piegājienā. Vēl es iesaku izmantot šo metodi, kad atlēts īsti vēl nav gatavs lielākiem darba svariem, un tam var būt dažādi iemesli. Pirmais iemesls – nesagatavota centrālā nervu sistēma. Otrais iemesls – nesagatavota kardiovaskulārā sistēma. Trešais iemesls
nesagatavotas saites, nesagatavoti kauli, kā arī iespējamās traumas, mugurkaula traumas, ceļu traumas. Vārds sakot, kad jums ir jānoņem asu slodze un jums ir maksimāli jāizmanto esošais pieļaujamais svars. Mums ir arī pēdējā metode. Tā ir mazliet mazāk populāra, bet ne mazāk svarīga. Un šīs metodas nosaukums ir atpūtas laika samazināšana piegājienā. Tieši tā, jo mazāk jūs atpūšaties, jo jums ir grūtāk. Tātad ir lielāka slodze un lielāks stress. Treniņš ar īsām pauzēm ir daudz intensīvāks treniņš nekā treniņš ar garām pauzēm. Tieši šī iemesla dēļ šī metode noderēs cilvēkiem, kam ir blīvs darba grafiks un kuri nevar izrauties uz treniņiem un kuri mūždien attaisnojas, man nav laika un tā tālāk. Protams, lai šo progresiju fiksētu, mums būs nepieciešams arī chronometrs. Ko esam tikuši galā ar dažādām metodēm, kā mēs varam palielināt slodzes progresiju, tad ķersimies klāt bilderiem, kas viņiem ir nepieciešams. No iepriekšējā sižeta mēs atceramies, ka kultūristu galvenā prioritāte bija muskulatūras izmēra progresija. To atkal var panākt veicot lielu spēka darbu, ko mēs bieži vien saucam par tonāžu konkrētā laika periodā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami daudz atkārtojumi, daudz piegājieni, salīdzinoši liels darba svars un īstas atpūtas. Klasiski bilderi izmanto visas iepriekš minētās slodzes progresijas. Kāpēc? Tāpēc, ka tiem ir nepieciešams gan spēka, gan izturības pieaugums. Šie divi rādītāji novedīs pie muskuļu adaptācijas slodzē, kas nozīmēs to, ka muskulis augs izmērā. Kā likums, iesācējiem vajadzētu kā prioritāti iedalīt sekojušas metodas – darba svara pieaugumu un atkārtojumu skaita pieaugumu piegājienā. Kāpēc tieši šīs metodas? Tāpēc, ka, lai mēs varētu veikt attiecīgi lielu darbu, mums jāstrādā ar attiecīgi lieliem svariem. Un lieli svari ir viena no svarīgākajiem komponentiem šajā gadījumā. Tā ir pirmā metode. Spēks ir viena no svarīgākajiem komponentiem, kas attīstās pateicoties sistēmu adaptācijai uz tām pielikto slodzi. Kā jau minēju, šīs sistēmas ir dažādas. Tā ir centrālā nervu sistēma, tā ir endokrīnā sistēma, tā ir sirds asinsrites sistēma, kā arī tie ir mūsu kauli un tās ir mūsu saites. Un kā mēs vistiešāk to varam trenēt? Manuprāt, atbilde ir acīm redzamā. Mēs palielinām svaru, ar ko mēs strādājam. Svarīgs ir arī atkārtojuma skaita palielināšanas process. Jo, piemēram, atlēts viņš nevar visu laiku progresēt tikai palielinot darba svaru. Kaut kādā brīdī viņš apstājas, un viņam jāizmanto cita metode. Un viena no vispopulārākajām metodēm ir palielināt atkārtojumu skaitu piegājienā. Kā mēs to darām? Mēs ņemam iepriekšējo svaru, mēs ņemam iepriekšējo atkārtojumu skaitu un visus iepriekšējos apstākļus. Cenšamies izpildīt to pašu darba apjomu un palielināt par vienu atkārtojumu ar šo maksimālo darba svaru, kuru mēs iepriekš veicām. Tādā veidā mums nevajag palielināt darba svaru, bet mēs palielinām darba apjomu. Tāpat mūsu arsenālā ir pieejami dažādi forsētie atkārtojumi, negatīvi atkārtojumi un pat pusatkārtojumi, jo jebkāds progress, pat arī maz, skaitās progress. Ar noteikumu, ka mēs saglabājam iepriekšējos atskaites punktus. Vārdu sakot, mūsu mērķis ir piespiest mūsu sistēmas veikt lielāku darbu, nekā mēs veicām iepriekšējā treniņā. Atkārtošos. Lai šīs metodes strādātu pilnībā, mums ir jānofiksē mūsu atpūtas laiks starp piegājieniem un mūsu piegājienu skaits. Un visi iepriekšējie faktori, kas bija iepriekšējā treniņā, mums ir jābūt tikpat paēdušiem, mums ir jābūt tikpat možiem. Vārdu sakot, mums jārada ideāli apstākļi, lai mēs varētu atbalstīties uz vienu konkrētu atskaites punktu. Ja mums ir šis atskaites punkts, tad mēs varam viegli koriģēt vai nu progresu, vai arī jebkuru citu rādītāju. Runājot par liftingu, kā jau Aleksandrs minēja, darba svara pieaugums piegājienā ir populārākais paņēmiens ne tikai bildingā, bet arī liftingā. Patiesībā liftingā šis paņēmiens ir vitāli nepieciešams. Jūs jautāsiet, kāpēc? Tieši tāpēc, ka liftinga mērķis ir pacelt pēc iespējas lielāku svaru vienā piegājienā. Un kā mēs to panākam? Tieši tā, pakāpeniski palielinot svaru. Arī šajā gadījumā jāievēro nosacījums, ka pārējām metodēm jābūt nemainīgām. Tas ir laiks starp piegājieniem, piegājienu skaits, atkārtojumu skaits. Tas vajadzīgs, lai nezustu atskaites punkts. Un tikai ar pieredzes pieaugumu var sākt kombinēt šos trīs lielumus.
jo tie strādā sinerģētiski. Tomēr, kā jau minēju, ir vajadzība just nepieciešamību pēc šīm lietām. Tāpat var arī rīkoties ar atkārtojumu skaita palielināšanu piegājienā. Tikai šajā gadījumā jāierobežo atkārtojumu skaits, lai noslogotu tieši baltās, ātrās muskuļu šķiedras. Eksperimentāli ir pierādīts, ka atkārtojumu skaitam nevajadzētu pārsniegt 4 līdz 6 reizes piegājienā. Kad tiek sasniegts šis limits, tad ieteicams pāriet pie pirmās svara palielināšanas metodes, kas tika apskatīta iepriekš. Tāpat lifteru vidū ir populāri pielietot tā saucamos negatīvās fāzes atkārtojumus. Tas vajadzīgs, lai sagatavotu atlētu organismu sistēmas slodzei, kas lielāka par maksimumu. Tas nozīmē, ka tiek strādāts ar 1 līdz 3 atkārtojumiem ar svaru, kas ir par 10 līdz 15% lielāks par maksimālo iespējumu. Turklāt tiek strādāts kustības negatīvajā fāzē. Aktīvi tiek noslogota centrālā nervu sistēma, kardiovaskulārā sistēma, aktīvi pieslēdzas arī endokrīnā sistēma. Taču lielāko slodzi uzņem kaulu un saišu sistēmas, jo muskulatūra pati par sevi ar tādu slodzi galā netiek. Tā kā tiek iesaistītas tik daudz organismu un nozīmīgas sistēmas, tad arī ir jāpaildzina atjaunošanās laiks gan mikrošķērsgriezumā, tas ir atpūtās starp piegājieniem, gan makrošķērsgriezumā, ilga atpūta starp tam līdzīgiem treniņiem. Pēc pieredzes jāpiebilst to, ka lai arī atpūta starp piegājieniem ir garāka nekā ierasta, taču nedrīkst arī pārspīlēt, jo šajā brīdī ķermenis atdziest, un uzsākt piegājienu pēc tik garas pauzes ir tikpat traumatiski, cik uzsākt šāda veida piegājienu pirms treniņa neiesildoties. Savukārt, ja runa par šāda veida treniņa biežumiem, tad jāsaprot, ka nav konkrēta laika, kurā atlēts atjaunojas, jo to gluži vienkārši ietekmē pārāk daudzi faktori. Vispareizāk šo laiku izskaidrot eksperimentāli pašam ar savu ķermeni. Bet šī jau aiziet superkompensācija, un par to būs atsevišķs sižets. Piemēram, var minēt, ka pieredzējušiem sportistiem šis atjaunošanās periods svārsās starp 14 un 18 diennaktīm starp šāda veida nogurdinošiem treniņiem, kas attiecīgi ir apmēram 2 reizes mēnesī. Un jāpiebilst, ka šis ir tikai pieredzējušiem sportistiem. Vārdu sakot, mums pašiem ir jāizvērtē atjaunošanās periods starp šāda veida nogurdinošiem treniņiem. Nu ko, esam izpētījuši slodzes progresijas metodas un to pielietojumus. Nākamajā mūsu sižetā mēs apskatīsim tādu interesantu tēmu kā superkompensācija. Lai sekotu mūsu jaunumiem, parakstieties uz mūsu kanālu un, protams, spiediet laiku. Līdz nākamajai tikšanās reizei!